2011. gada 15. decembrī stājās spēkā fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanās likums. Tas paredz, ka fiziskajai personai, ja tā atbilst noteiktiem kritērijiem, ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija no 2012. gada 1. marta līdz 1. jūnijam. Personai savs mantiskais stāvoklis ir jāfiksē uz 2011. gada 31. decembra 2024. Deklarāciju var iesniegt valsts ieņēmuma dienestā gan personīgi, gan pa pastu, gan izmantojot elektroniskās deklarēšanās sistēmu. Kuros gadījumos personai ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija? Ja personai Latvijā vai ārvalstīs īpašumā ir nekustams īpašums, ja personai Latvijā ir īpašumā tāds nekustamais īpašums, kura vērtība ir vairāk kā 10 000 latu un kas nav reģistrēts zemes grāmatā, ja personai Latvijā vai ārvalstīs ir mehāniskie transporta līdzekļi, ja personai īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas vai finanšu instrumenti, kuru iegādes vērtība ir vairāk kā 10 000 latu, ja personai ārvalstīs īpašumā ir kapitāla daļas un finanšu instrumenti, ja personas skaidrs vai bezskaidrs naudas uzkrājumi pārsniedz 10 000 latus, šeit ir jāskaita kopā gan Latvijā, gan ārvalstīs, ja persona privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā ir uzkrājusi vairāk kā 10 000 latus arī Latvijā un ārvalstīs, ja personai Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi, kuru neatmaksātā daļa ir vairāk kā 10 000 latu, ja persona ir izsniegusi aizdevumus Latvijā vai ārvalstīs vairāk kā 10 000 latu vērtībā, ja personai īpašumā ir lietu kopības, kuru vērtība ir lielāka par 10 000 latiem, un ja persona ir patiesā labuma guvējs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likuma izpratnē. Attiecībā uz lietu kopībām. Šajā lietu kopībā ir jāieskaita, piemēram, mākslas priekšmeti, gleznas, grāmatas, antīkie automobīļi, antīkas mēbeles, kuru kopējā vērtība ir 10 000 latu. Šie 10 000 lati ir jāvērtē pēc personas ieskatiem. Skaidrs naudas iemaksa personas kontā ir jāveic līdz šī gada 1. jūnija 2024. Un šai naudai ir jābūt personas kontā līdz 2. jūnija 00:05. Ja personas skaidrās naudas uzkrājumi ir samazinājušies, bet tie vienalga pārsniedz 10 000 latus, tad tā summa, kas ir virs 10 000 latiem, ir jāieskaita savā kontā kredītiestādē. To var izdarīt gan Latvijā, gan ārvalstīs. Savukārt, ja šie naudas līdzekļi kopš 1. janvāra ir samazinājušies un vairs nepārsniedz 10 000 latus, tie nav jādeklarē un nav jāieskaita arī bankas kontā. Skaidrās naudas iemaksa neatiecas uz numismātikas kolekciju naudas zīmēm un investīciju monētām. Persona, ieskaitot skaidro naudu savā bankas kontā, maksājuma uzdevumā var arī norādīt, ka šī iemaksa ir veikta saskaņā ar fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanās likumu. Mantiskā stāvokļa deklarācijā nav jānorāda ziņas, kas ir pieejamas valsts 5 publiskajos reģistros – valsts autorizētajā zemes grāmatā, transporta līdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā, traktortehnikas reģistrā un integrētajā Latvijas kuģu datubāzē. Prasība iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju neatiecas arī uz valsts amatpersonām, kas jau iesniedz deklarāciju saskaņā ar interešu konfliktu novēršanas likumu, izņemot to, ka šīm personām ir jāieskaita savi skaidrās naudas līdzekļi bankas kontā. Ja personai ir kādi jautājumi attiecībā uz mantiskā stāvokļa deklarēšanos, jūs varat zvanīt valsts ieņēmuma dienesta informatīvajam tālrunim 1898.